Tu jau ārprātā atsēdēji, ne ziemā? Es? Jā. Vasarā, jā. Pietvīkušiem vajagiem. Jā, taču vienu nedēļu vispār katru dienu nāca. Sveiks, draugški! Visi neredzētie reku. Visu ziemu neuzlīdām uz ledus. Labi, braucu slīd. Man gan nebija laika. Nu, bet tā mēs saņēmāmies tā atlīst vienā skaistā svētdienas dienā. Nu, augstā vēja pūš. Sievs dusmīgs, bet tas nekas. Teļ copas ir vērts dabūt pa krāgu. Attišaim, хорошо. Principā mūsdienu makškerniekam nekas daudz nav vajadzīgs. Viens gaišais, makškere, āliņģis un kaut kas skanošs, mazs uz ledus, kas atrodas. Tā mēs te... Ka neielūst. Stāsti, ko tu esi sadarījis pa visu šito ziemu? Tad pat tās makšķerējām. Kaut kāda asarīs bija. Kāda? Nebija liela. Mazie pannenieki bija. Ziemas, zupas. Kaķi tikko noēsties, ja? Jā, tie kaķi bija noēdušies. Kā? Nekas liels nebija. O, ir. Šitā te, ja? Jā, nu lielāk arī bija. Lielāk. Cik lielāk? Nu, tāda kaut. Nu, mamuts nebija. Rodas sanēcija. Jā. Tā, jā. Tā kā tā, jā. Mēģinās lielo dabūt. Kamēr ledus vēl ir. Jā. Un mēs iepūst Zviedrijā. Jā, uz ēnā. Labci kungi, dāmas, resnie tievie, čirkainie un taisnmatainie. Sprovagainie sprunguļi tādi. Mēs ķeksīts ir, raidījums ir. Zikā, solījām, tad jāizdara secinājām to, ka gaidām pavasari, līnīti azīdītāju. Jā, viltīgo putojošo asarīti, raudātāju kundzes, līdaķeli, nu visu to, ko, visu furšetiņu, kā pēc grāmatas. Licenci tik vēl jānopērk, kā kurām, bet es jau šodien nemakšķerēju, es operators. Labi, kungi, tad jau tiekamies drīzumā, kad ledus būs kusis, gaiputni nākuši un nārstiņš sācies. Lai jums priecīgs Valentīna dienas pēcskaņas nārsts arī jūs mājās!